Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss. Labdien, Marta! Labdien. Patīkami tevi redzēt LTRK studijā šodien. Manam mīļajam klausītājam, ja nu nesaliekas kopā bilde un vārds, tad mums studijā Marta Selecka. Man patiesībā pagāja kaut kāds laiks, kamēr saliku kopā, ka Marta ir tutas radītāja. Un tutas lietas manā ģimenē, kā daudzās, droši vien ienāca tad, kad piedzima pirmais bērns, tad, kad viņš sāk augt un radās dažādas vajadzības. Bet Marta ir arī televīzijas seja, ļoti daudz raidījumu vadītāju. Man tiešām pagāja kaut kāds laiks, kamēr saliku, ka tā Marta ir tā pati Marta. Un es domāju, ka daudziem tas ir tāds noslēpums un noslēpumā tīts varbūt fakts. Bet es gatavojoties šai sarunai, parunāju ar savu 6-gadnieci, un es jau teicu, ka es satikšu Martu, un viņa ir tutas radītāja, un viņa man prasīja, tu viņai pajautā, kā tā tuta radās? Nu, kā tā tuta radās? 6-gadnieku versija vai to Tirdzniecības un Rūpniecības kameras versija? Nu, es pat nezinu. Es domāju, ka 6-gadnieka versija droši vien ir interesantāka kā uzņēmēja darbības versija, bet mūs jau klausās, manuprāt, ļoti plaša publika. Droši vien, ka tādu universālo, kaut ko pa vidu. Mēģināšu, jā. Nu, kā radās tieši tā, kā tu teici, piedzimst bērns, un tad, man liekas, katrs sevi cienošs sieviete sāk meklēt, ko es varētu darīt, lai man nebūtu jāiet pirmā atpakaļ uz darbu. Man gan nebija tā problēma, bet, kaut ko tu varbūt vairāk darīt, esot kaut kādā jaunā dzīves situācijā. Un īstenībā man jau bija kaut tāds pārdoms par to, ka tas bērnu raidījumu tāds lauciņš Latvijā ļoti tukšs, viņš tāds ļoti pieticīgs varētu būt, bija uz to brīdi, kad sākās tuta. Un tā kā man bija tāds viengadnieks mājās, kurš sāka jau ņemt rokās telefonu, kaut ko tur meklēt, es sapratu, ka viņam vispār tur nav ko redzēt, tur nekā nav, ko viņam piedāvāt. Es domāju, bet es gribēju taisīt to bērnu raidījumu, un es vienkārši tajā brīdī, kad man bija tā vajadzības, viņu uztaisīju. Tā arī radās tuta, tā kā priekš savu bērnu patiesībā es viņu uztaisīju. Nu jā, tas droši vien ir tāds stāsts par hobijs un biznes un hobijs un tā vajadzība, un tad tas viss droši vien izaug un izveidojas tā, kā tas izveidojas. Es zinu, kurā brīdī es saliku to televīzijas Martu ar tutas Martu kopā bija. Es zinu, es biju radošā inkubātora komisijā. Jā. Kad es stājos? Nē, tad, kad tu nāci stāstīt, kā tev iet. Paldies Dievam, jo tikai stājos, viņi nemaz negribēja tā ņemt. Viņi negribēja ņemt, jā. Bet man liekas, ka viņi pēc tam bija ļoti laimīgi, ka paņēma, vai ne? Jā, tas bija lielākā nodokļu maksātāja inkubatorā, un tur bija vislabākie rezultāti tiešām. Nu jā, jo tiešām, kā tad tas bizness tā sāka tā augt? Jo es arī zinu, ka arī no tā inkubātora puses, ka tā ir paliela eksporta prece, vai ne? Jā, mēs eksportējam arī tagad. Mēs esam, es nezinu, cik valstīs jāskaita. Mēs eksportējam, mēs plosamies visādos veidos, rakstam projektus, visu kaut kur piedalāmies, dalāmies apkārt visādām izstādēm un mēģinām sev visādos veidos notirgot arī ārpus Latvijas. Bet Latvijā tur inkubātori varbūt arī sākās tā uzņēmējdarbība patiesībā, jo tad, kad es iestājos inkubatorā, man bija tikko nodibināts SIA, viņam bija 10 eiro pamatkapitāls un 0 apgrozījums. Man bija tikai tā ideja par to, ka es to varētu darīt. Un arī man bija, varbūt pirms inkubātora, protams, kad es jau biju vienu to tutas sezonu jau novadījis, vienkārši man bija, es ar savu vīru uzņēmumu varēju viņu pārdot un saprast vispār, kā tas notiek un kas tas tāds vispār ir. Bet pat, kad es sāku to pašu tutas projektu, es nemaz nebija nekad domājis, ka tas būs kaut kāda uzņēmējdarbība, un man tas vispār, ja godīgi, man vispār uzņēmējdarbība nekad mūžā nebija interesējusi. Un man likās, ka tas nav man piemērots, ka es neesmu uzņēmēji, un es nekad nebūšu uzņēmēji, un kad es gribu darīt kaut kādas foršas radošas lietas. Man patīk tur, filmēt raidījumus, braukt apkārt pa Latviju, pa pasauli ar saviem vidas filmu studijas kolēģiem, un tas ir mans kaut kāds dzīves kaut kāds aicinājums, un es arī ļoti daudz mācījos pirms tam. Es jau biju arī pabeigusi doktorantūru, tad, kad es paliku stāvoklī ar otro bērnu. Un manā doktorantūras tēma bija tieši par televīzijas auditorijām, kas man likās tajā brīdī interesanti arī saistībā ar tutu, ka patiesībā tās televīzijas auditorijas mēs pētam vienmēr
No 4 gadiem līdz 100 gadiem. Nu, piemēram, visi, ja mēs skatāmies kaut kādu... Mēs pieņemam, ka līdz 4 gadiem... Ka tu nevar viņam pajautāt, ka varbūt, ko viņš skatās vai ko viņš grib, jo viņš tā kā vecāk viņa vietā, iespējams, izvēlās. Vai, nu, tas neko viņi neizvēlas. Bet man likās tādi interesanti, kas notiek līdz 4 gadiem. Un tad es tieši sāku to tutas projektu, domāju, jā, es taisīšu tādu bēbīšu raidījumu, tas būs tieši līdz 4 gadiem. Un es arī gāju ar kaut kādiem saviem nozares ekspertiem, tur es teicu, ka es tā kā domāju, ka es gribētu. Visi teica, nu nē, tur nekas nesanāks, tāpēc, ka tas ir 5 minūtes, kurš 5 minūtes pirkt nekad neviens. Tas ir absolūti nekomerciāli bērnu preces. Nu, bērnu raidījums nav komerciāli. Jā. Tu nevarēsi nekad dabūt viņu sponsors, jo sponsori ir aizliegti bērnu raidījumos. Nu, vismaz Latvijā un YouTube. Un tad es vienkārši sapratu, ka tā visa nebija taisnība, ka tie, kas teica, ka tas tur nesanāks, viņiem nebija taisnība, jo izrādās, ka bērnu raidījums patiesībā ir vispelnošākais, ja mēs skatāmies par, kas notiek ar raidījumiem Latvijā un kur viņi dabū finansējumu. Bet tu te ir ļoti apaugusi ar visu kaut ko. Ir viss tas, nezinu, nu tātad mēs ir rotēlietu tā sadaļa, tad ir viss izklaides pasākumu, koncerti, ir mūzikas producēšana, saturs, tad ir apģērba līnija vai ne apģērba līnija, ir grāmatas, es tikko, man liekas, nopirku, ļoti labi burtu izmēri ļoti labi, var lasīt man 6-gadnieci, un viss tas tāds ir, liekas, ka tāds, jo man tīri arī, tā pieminēja tu sākumā par tiem, to tirgus un kas vispār tirgu ir pieejams. Man ir 3 bērni un vecākais dzīve 14. gadā, un tas, ko mēs to latviešu saturu atradām, tie bija lupatiņi. Bet lupatiņi, viņi tā nav izauguši. Viņi ir kaut kur, tur tās pāris multens ir, grāmata ir, tā runājošā pildspalva, tāds ļoti inovatīvs produkts. Pietiekami tāds, arī interesants, bet viņi kaut kā, kur tur tā atšķirība vai protams, arī tur tie biznesa modeļi droši vien atšķirās, vai ne? Es domāju, ka lupatiņi ir ļoti, ļoti dārgs projekts, un tas ir ļoti grūti tādu, ka tu nevari tik daudz tās sērijas uztaisīt. Tu tomēr tādu televīzijas formātu, tu jau redz pat, kā tev tur atnāk viens cilvēks, viena sērija, atnāk nākošais cilvēks, nākošā sērija. Tas nav tik darbietilpīgi, kā, ja tev ir animācija. Animācija, man liekas, cik tur animators varēja sekundes gadā uzražot. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīts process. Tas formāts vēl. Jā, tas, man liekas, pirmais, ka viņš ļoti, ļoti dārgs. Tādā ziņā, tu bija vairāk tāds televīzijas formāts, viņš bija tāds viegls un tas tāpatās ļoti dārgs, bet viņš bija ātrāk realizējams. Un daudz vairāk sērijas uzreiz varēja uztaisīt. Un tad man liekas, ka tas bija vienkārši no tādiem, viens no tādiem punktiem, kāpēc es aizgāju no otras, kad es biju tā kā ļoti darbspējīga, varbūt tas arī, kad es biju ļoti čakla, es ļoti daudz ko darīju. Es varbūt sākumā pat nesaprotu, kas no tā visa iznāks, bet daudz cilvēku man teica, tās labs, taču vajag sākt tirgot, bet taču mūzika tik nenosmuka izdot taču albumu, un kaut kāds viss gājas priekš, un tas viss kaut kā pats man aiznes uz priekšu. Man nebija tā, ka es to būtu kaut kādā ziņā plānojis. Kā es teicu, sākumā man nebija nekāda doma, ka es būtu kādreiz būšu kaut kāda uzņēmē vai kaut kas var saistīts, ka mums kaut kāds uzņēmums. Tas viss bija šāviens tumsā, es tā to varētu teikt. Bet tagad droši vien sāki 1, 2, 3, vai ne? Cik uzņēmums tagad ir izaudzis tādā cilvēku ziņā? Un, protams, vīrs ļoti, ļoti palīdzēja sākumā, arī liels paldies viņam. Bet sāku tā kā viena pati. Man bija apkārt forši tādi dombiedri, bet tieši to sijā es sāku viena pati. Un tad tagad mēs esam 12 cilvēku. Un tādi pamati, kas ir tā kā katru dienu viņi nāk uz darbu un viņi strādā tieši manā uzņēmumā. Un tad mums ir ļoti liels tas, ko mēs tā kā outsourcējam uz ārpus. Visi mūziķi un visi mākslinieki un visi kaut kādi cilvēki, kas tur operatori, skaņu operatori. Un tas mums ir vidēji 300 tā kā līguma gadā ar cilvēkiem, kas nāk mums palīgā no dažādām sfērām, kas ir mums darbojās un strādā. Bet tā kā birojas noliktā, mēs esam 12 šobrīd. Bet vēl par to eksportu un tām ārvalstīm. Cik tālu es tagad saprotu, tad ir tie Tallinā vai Igaunijā ir viņu pašu tuta, kas runā igauniski. Viņi ir tā kā franšīzi iegādājušies. Tas tāds franšīzes, kā tas modelis darbojas. Un interesētu arī par kā tie franšīzes modeļi darbojās. Mums vispār šeit ir tādi semināri par franšīzes modeļiem. Es varu mēģināt atcerēšos kādreiz. Es tikko no tā nezināju, kas ir franšīzes.
Es vienkārši domāju, tā, man ir gatava dekorācija, es paņemšu igauņu aktrisi, nofilmēšu visu to pašu igauņu valodā. Viņa tad jūs paši Rīgu. Jā, filmējat? mēs, protams, atbrauc viņu uz Rīgu. Viņai paliek kaut kāds 2-3 dienas, mēs visu iztulkojam igauņu valodā, visu dziesmas pārdziedam igauņu valodā. Pats notiek ar angļu aktrisi, ar portugāļu aktrisi, ar ukraiņu aktrisi, zviedru aktrisi. Es biju kaut kā pieņēmis, ka tas tā kā tiek atdots tur. Tas ļoti vienkārši ar Rīgā ir, tā kā mums viss ir skaidrs, kāds jāfilmē, kāds jādara, kamēr tu kādam tu ieskaidros, kā tas tieši notiek, un tur brauks konsultēs, tur jau baigi daudz laika aizies. Tāpēc mums viss notiek šeit pat Latvijā, mēs vienkārši izvēlamies tās valstis, kurās mums liekas, ka mēs varētu aiziet, nu, kaut kādā ziņā, vai tur kaut kāds pamudinājums, vai tur kaut kādas tā kā iespējas, un tā tas notiek. Bet, nu, ja godīgi, tad mums vislabāk šobrīd iet tieši Igaunijā. Jā. Mums Igaunijā būs koncerti arī tagad septembrī. Redz kā. Bet tas sanāk arī tās dziesmas ir arī uzrakstīts? Jā, igauņu vārdiem, igauņu Spotifyā var klausīties igauniski visu tas dziesmas. Redz kā, pilnīgi tā. Bet to es nezināju, tik tālu es nebiju veikusi savu izpēti par tutu ārvalstu tirgos, bet Turcijā atkal ir tik cik nodublēts Turcijā teksts. Nodublēts, bet par Turciju mums kaut kā neaizgāja tas Turcijas tirgus, un es arī sākumā jau ļoti pretojās tie dublāžai, bet tie Turcijas partneri bija ārkārtīgi pārliecināti, kas ļoti tā kā, nu, būs super. Es neesmu apmierināta to, kas tur beigās sanāca, un viņi bija tāda platforma, kas tieši priekš sevis to arī ņēma to produktu un paši dublē un paši ņēmās, un patiesībā tur beigās nekas tur diži nav, man liekas, viņiem arī ar to aizgājis, jo tas ir ļoti sarežģīti tādam bēbītim dublēt kaut ko, ka kāds tev skaidro, kā runāt, un tas neizskatās tik labi, kā tas, nu, varbūt kāds iedomāts. Būtu, ja viņi būtu tā darījuši tā paši tādā... Nevienam dublēt tieši šāds te bēbīšu saturu. Līdzimot multens, protams, sādāk. Nu jā, un tad droši vien jautājums ir, nu, kas tālāk? Kas ir tie nākamie biznesa soļi, nākamie, jo ir arī tā ukulele. Tas arī ir, vai ne, Ausma mēdījā, tā kā blakus produkts. Jā, Ausma ļoti daudz ko dara, tā kā tuta ir tikai viena no lietām, ko mēs darām. Mēs sākām ar tutu, un mums tas labi aizgāja, bet, lai tu kā izdzīvot, un to vajadzētu, to ir tā kā tik daudz darbinieki, ka mēs darām ļoti, ļoti daudz citas lietas. Arī tas nav tikai mums ir, tagad, es pat nezinu, cik mums tie raidījumi, nu, tutas visādās valodās, protams, tad mums ir ukulele, un tad mēs Latvijas televīzijā ražojam vēl tādu tavu darīšanu tieši par uzņēmējdarbību arī, ko es vadu. Jā, es esmu kaut kādu vienu vai divas redzējusi tos raidījumus. Kopā. Tad mēs arī ražojām tādu seriālu bērniem Emiju un Rū. Jā. Tagad mums topa tāda multenīte arī par Lapas un Feneku kopā Ausmā un koncerti, protams, un vispārējais, jā. Tas ir plašs profils, vai ne? Mēs tam ļoti tādi, jā, dažādi. Ir tā izaudzis tāds, ļoti jauki patiesībā. Tas labs stāsts par to, kā tu sāc ar kaut ko, un viņš tāds apauga ar visu un izauga milzīgs, un patiesībā pašai prieks, bērniem prieks, vecākiem arī prieks, un labs saturs, un viss tā labi kopā veidojas. Tā arī, laikam, tas nebija kādā plānots vai plānā tāds lietas, bet tas viss kaut kā pats aizgājis. Nezinu, kā tas notiek. Vai to var izplānot visu, vai to raksta biznesa grāmatās, jo es tādas neesmu baigi lasījis, bet man liekas, kā to vienkārši notiek, tev iet no rokas, un tu esi tāds, nu, tā kā radošs un drosmīgs, un tev vienkārši sanāk, un ir, man liekas, arī biznesā bieži vien tā, ka tev ir kaut kādas lietas, kas tev nesanāk, vai tu nokļūdījies, bet man liekas, ka to nedrīkst nekad ņemt pie sirds, bet tev jāiet tā kā tālāk. Jā, tas šis labs punkts, kas ir bijis tā lielākais, kas varbūt nav sanācis, vai kur sanācis nokļūdīties. Nu, tai Turcijai mēs tā nedaudz pieskārāmies, kas varbūt ir tādā blokā. Tas nerad, ka ar saviem līdzekļiem viņi paši tā kā nopirka no mums, paši nodublē, paši saprot, kas, nu, tā kā neiet līdz galam. Krastā to pašu trakāko es noteikti nestāstīšu. Jā, kāpēc? Ar neviens nekad nestāst. Tā sāpīgi un tā kā liekas, tik tā. Bet ir visu laiku kaut kādas lietas, ka tu kā sākumā varbūt tu neapzinies to savu cēnu, ka tu esi kādam kaut ko tur atdevis kaut kādu savu produktu ļoti, ļoti zemu cēnu, ka tu saprati, mēs to pats var izdarīt. Un es arī sākumā varbūt nesapratu to īsto biznesa vidi, ka tie biznesa partneri daudz, viņi ir tā kā draugi, tā kā konkurenti, kādas tās attiecības. Es vispār nemācēju varbūt uzvesties tādā biznesa vidē. Es domāju, viņi visi tā kā gribas man nopelnīt, vai kas tur tā kā man ar viņiem vispār jādraudzējās, vai kā man jāsaprot viss tās attiecības, kuras veidojās tādos partneros. Bet tagad, man liekas, kā mēs jau esam uzņēmājis, man jau 6 gadu uzņēmumā, man liekas, ļoti, ļoti izaugus un sapratis par arī kaut kādas tādas pamatprincipus.
neviens tur nav tev ienaidnieks, bet viņi arī nav draugi noteikti. Jā, tāds balans vienmēr jātur, vai ne? Cik daudz laika tu velti uzņēmumam? Tā. Es nezinu, es domāju, cik daudz laika es varu savai dzīvē veltu. Tad uzņēmums noteikti ir mana dzīve kaut kādā ziņā. Es domāju, tieši tie sākuma gadi, tieši paši grūtākie, man liekas, tad tas tā kā tu ej gulēt ar to uzņēmumu, cēlies ar to uzņēmumu, tu laik domā, ārpēc, ka man tā, man tas tur tā, un šits, kamēr tu iemācies tā kā deliģēšanas to spēju, man liekas, vajag svarīgi arī uzņēmē darbībā, tu kā izdomā, man atnāks tā kā rekomendācija. Ja es pieņēmu to pirmo darbinieku, likās tā, es varu tagad nevis 2 reizes vairāk izdarīt, es varu 3 reizes vairāk izdarīt, jo tas darbinieks tik daudz patiesībā noņem nost tev tāds mikromanagementu, visu kaut ko, kas tev. Jā, tu vari. Tā paņem nost ļoti daudz enerģijas. Bet, tagad, varbūt, paiet malā no tā tutas stāsta. No tā droši vien nevar paiet malā, vai ne? Vai no Ausma mēdīja, bet vispār par tevi kā sievieti uzņēmēji darbībā. Es nezinu, tas arī tāds vienmēr, man liekas, tāds stereotipisks jautājums. Kā atšķiras būt sievietei biznesā no vīrieša biznesā? Un vai tu par to esi tā domājusi, saskārusies un kaut kā sev absorbējusi prātā to jautājumu, to atbildi? Es domāju, ka es nevarētu pateikt, kā būtu vīrietim, bet es esmu sieviete. Es nezinu, kā ar tiem vīriešiem. Bet es varbūt vēroju savu vīru, kurš arī uzņēmējs. Viņš jau ir tāda lielāka stāža nekā man. Viņš jau, man liekas, kopš mēs esam kopā, jau vienmēr bijis uzņēmējs. Un mums ļoti daudz bijuši domstarpības par to, kā ir jāvada uzņēmums, vai kādas principus jāievēro, vai kā tā tu cīnīties par to savu vietu zem saules. Un es domāju, ka tur ir kaut kādas atšķirības, bet, manuprāt, tieši inkubatorā es ieguvu baigi labās tādas pamācības un mācības. Un liekas, ka vispār mūsdienās šodien būt, tur nezinu, sievietei uzņēmējai, tas nav vispār nekas sarežģīts. Tu vienkārši izdomā, kas tev patīk, ko tu gribi darīt, un tu vienkārši to dari. Un tev nav nekāds, tev nav tur jābūt kaut kādai zelta pildspalvai, ko parakstīt līgumus, vai kaut kādam milzīgam kabinetam rāds krēslu, kurā tur brieži kaut kāda tur galvas. Vai kā tas stereotipiskais kaut kāds uzņēmēja tēls, es nezinu, tāds vispār vairs neeksistē. Tur jebkurš var ar savu mugurzomu iet uz jebkuru kafejnīcu un vērt vaļā savu uzņēmumu un strādāt attālināt. Un vienkārši jebkurš var man liekas, tas vispār nav nekas sarežģīts. Varbūt vienīgais, ko es ieteiktu, kad atrastu foršu grāmatu sākumā, un tad tas tev vēl viss atvieglos to procesu, jo viņi to pateiks, tur tagad šitas, bet jāsamaksā, vai tur jāpiereģistrējās, vai tur kaut kāds vidā, tur jāapraksta kaut kāds papīrs, bet, man liekas, ja tikai atrod to lietu, ko grib darīt, tad, tur nekādi šķēršļi nav. Es vienkārši uzņēmējs, un tu vari darīt ko citu arī, un tu paralēli to uzņēmēju darbību nodarboties. Tu jau pieminēji inkubātoru, kā tādu kopienu, bet vai bez inkubātora vēl ir kāda kopiena, kurā tu atradi sev vai mentoru, vai atbalsta tīklu, vai padomdevējus, vai vietu smelties jaunas idejas, risinājumus, kas tev tā ir palīdzējis tajā procesā? Es domāju, tas pirmais, varbūt, ko es arī iemācījos inkubatorā, ka noteikti, ja tas jauns uzņēmums brauc uz visām izstādēm. Kaut vai tu kaut kāds vizitors, vai es nezinu, vai presi, vai vienalga kaut kā tiec iekšā tajā savas nozares izstādēs. Tik daudz jaunu, tu vispār saproti, kur tu atrodies. Jo man bija tā, ka es aizbraucu uz pašu pirmo izstādi, Kannās bija tāds MIB Junior, kas ir tieši bērnu raidījumu izstādi, kur no visas pasaules atbrauc viss, kas tā ir bērnu raidījums. Vienkārši tur uz semināriem, bet tur visu laiku notiek arī visādi semināri. Nav tā, ka tu kaut kāds vispār tādas mēdīju izstādēs vispār nav nekāda tāda stendi, tā kā, piemēram, tur Ķīpselā, tur pilnīgi savādāk, tur vienkārši tā kā ir visur visu laiku. Visur visu laiku, jā, visu laiku notiek, visāds tā kā workshopi, visāds tāda savādāk veida tīklošanās. Nav tā, ka tu ej pie stendus, es pirkšu 10 raidījumus, ja, tur tā nav. Tas kaut kas cits, tas saturs savādāk tirgojās bišķiņ. Un es aizgāju uz tādu vienu semināru, tieši, man liekas, man bija uzņēmuma kaut kāds 1 gads tikai. Un tur tāds vīrietis stāsta, ja tev ir bērnu zīmols, tā tad nozīmē, ka tev jābūt ir grāmatām, spēlēm, gamingam, tur drēbēm, tev jābūt rotaļlietām, tev jābūt, tā kā apģērbu, nezinu, tur ūdenim, vērieniem, ēdieniem. Es tā sēžu, klausos, un man nekā no tā nav, tikai tā labs vienīgā, es domāju, tiešām, cik labi, ka es tur nonācu. Un vienkārši saprotu, ka īstenībā, kad ļoti daudz zīmolu pasaulē īstenībā pelna tieši no rotaļlietām, nevis no tā, kas, man liekas, ir Caterpillars, man liekas, ir viens no tādiem, ka viņi tieši no rotaļlietām pelna, nevis no tiem lielajiem saviem traktoriem. Bet,
Nu, redz, un tad viss tev tas tagad ir, vai ne? Tas viss ir, jā. Jā, tagad var teikt, ka tu esi tur tā šek, tagad tu arī vari braukt uz tām izstādēm un stāstīt tiem jaunajiem. Tu stāsti jaunajiem. Nu, tu dod atpakaļ. Ja man nesrektu, esmu šeit. Jā, tas jau tā ir arī ļoti uz labi. inkubātoru Lijā ar dažādiem pasākumiem. Es izdomāju tādu raidījumu Latvijas televīzijā, ka mums vajag runāt vairāk par biznesu un uzņēmējdarbību. Es viņu uzsāku, un viņš iet jau 2 sezonas, un cerams, ka būs arī 3. sezona, kas ir saucās Tavu darīšana. Mēs viņu vadam un stāstam tieši par to, kā uzsākt. Un es dalos ar savu to pieredzi un to izpratni par uzņēmējdarbību. Tikai dalos, es ceru. Es domāju, ka jā, es arī esmu pamanījis to raidījumu. Es ceru, ka arī mūsu skatītājs, mūsu biedrs ir pamanījis. Un, protams, ka tā man bieži arī satiekot, es vairāk ar to eksporta stāstu strādāju, un es redzu, cik daudz ir neziņas un neizpratnes par tiem ārējiem tirgiem un kā vispār tur. Kā tur vispār nokļūt, kā tur būt un ko tur darīt un kā tur pārdot. Un te jau tur ir, protams, milzum daudz izaicinājumu. Jā, arī visi tie, piemēram, kaut vai, nezinu, kā tev jāpārzina tā legālā puse, jā, kas ir atļauts, kas nav atļauts. Tad atkal droši vien, valodas barjera, tas atkal cits stāsts. Un tad atkal, protams, tirgus īpatnības. Jā, tas jau viss tāds. Un ir daudz jauno, viņi nezina, viņiem ir daudz jautājumu, tāpēc ir kāds, kurš dalās. Mēs tāpēc arī, protams, to maksimāli mēģinam izlikt ārā un darīt arī pie sevis. Stāstam. Es domāju, to eksportu ir tiešām ļoti grūts uzdevums, un tas ir arī baigais mājasdarbs jāpild, lai tur tikt eksportam. Tāpēc iesaku atbraukt uz kādu izstādi, kaut vai vienkārši apskatīties, kas tur notiek tajā jūsu nozarē, kur jūs esat, un tad jau uz nākošo izstādi tu var braukt jau ar tādu izpildītu mājasdarbu. Reku, tas bija forši, tu varēji pamanīt, tam bija kaut kas interesants, un tā kā sagatavoties, kā tu sevi tur pēc tam prezentēs. Jo man liekas izstādes tādās, varbūt čaurās nozarēs arī kā ir manējā, kas ir mēdīju, kaut kāds mēdīju eksports, kas patiesībā Latvijā nav baigi izplatīt kādu. Tur mēs tā baigi neeksportējam tur raidījumus pa pasauli. Filmas? Kas nav filmas tas ir kaut arī, kas cits jā, stāsts, filmas vai arī, ne? jā, bet filmas arī, nav tā, ka tas baigi daudz. Piemēram, filmas ok, bet, piemēram, seriāls mēs tā ļoti neeksportējam apkārt. Piemēram, es nezinu, ka ugunsgrēks ir iztilkots un kaut kur Lietuvas televīzijā tiek rādīts, es domāju, ka nē. Maz diezgan, jā, tas, ja ir vēl kāds koprodukts seriāli, tad tie vairāk kaut kur, jā. Bet, jā, tas ir tāds šaura joma, kurā tas ir tā diezgan specifiski, un tad nav viegli, bet, man liekas, tā kā jābūt tādam, nedrīkst tā kā atslāpt arī. Man tur nekas nesanāca viss, es tur viss vairs metas. Es tur negribu līdz iekšā, lietiet man mierā, man te pat labi Latvijā. Tā kā viņš ir tā visu laiku tā kā jākurbulē. Bet šis ir ļoti labs tāds punkts par to, nezinu, kā lai to sauc par tādu uzņēmēju spēju, vai ne? Jā. Jo ne visiem viņi, protams, piemīt, ne visiem jābūt uzņēmējiem, bet mēs arī redzam, un es nezinu, ko tu par to domā, ka skolās vairāk vajag runāt par uzņēmējdarbību. Jo tā ir arī tāda, nosacīti tukša telpa. Ja, vai pietiek ar to, ka tev skolā ir no kuras klases tur tajā ekonomikas pamati, kur tu būtībā, es pat neatceros, ko mums tur mācīja. Man vecākais dēls tagad ir 3. klasē, un tur, nezinu, tagad viņiem ir tādi Mārtiņdienas vai Miķeļdienas tirdziņi, jā, bet arī tas ir tāds, ja tu vecāks saņemies un būtībā viņam palīdzi tur kaut ko uztaisīt, tad tur kaut kas tur notiek. Es atceros, vienu gadu mēs taisījām krellas no kastaņiem, bet kaut kur jau... Bet tādā, nezinu, bērndārza līmenī vispār nekas nenotiek. Ir arī, Miķeļdienas tirdziņš, cik es atceros, mana bērna bija dārzņā. Es domāju, ka jā, ka noteikti vajag vairāk, un man liekas, kas arī varbūt tā problēma, ar ko es saskaros, ko es varbūt risinu arī tajā raidījumā Tava darīšana, ir tā, ka es nezinu, cik tev ir gadi, bet man bija kaut kāda vēl padoma, laika bērnība, bišķiņ trāpījās, un ka tas biznes, ka tas bija kaut kādā, ka tas ir slikts kaut kas tā kā, tu tā kā tāda negatīva tāda, jā. Vai tā kā tas viss ir tāds ar tādu negatīvu auru,
Un īstenībā tas baigi, tā trauma ir baigi dziļā īstenībā. Un arī, domāju, tāds skolotājs, kas skolā, ka viņam arī tas ir, ka tas nav nekas labs īstenībā. Nu, ka tā būšana biznesā vai tirgošanās, ka tas ir tāds labi miķeļdienas sirdziņš, tur tā fun, bet patiesībā tas nav, nu, man liekas, un tā ir baigā trauma, kas, man liekas, visai sabiedrībai jāārstē kopā, ka tas, patiesībā, ja mums būtu vairāk uzņēmēji, mēs visi dzīvotu daudz labāk, mums būtu daudz labāk ceļi, mums būtu daudz labāk skolas, daudz labāk slimnīca, jo vienkārši mēs visi maksātu daudz lielāks nodokļus un taisītu to koproduktu iekšējo, bet līdz šim arī man, kad es sāku uzņēmējdarbību, man likās, ko? Es nevaru normāli darbu atrast, man jāiet tagad mīkstās mantiņas tirgot, kas tas kaut kāds vienkārši švaks cilvēks, lai gan man ir tur doktori izglītība, bet man jāiet tagad sūtīt pa pakumātu lapsas. Nu, tā kā, ka tas ir baigais, kam tā jāpāriet pāri, un vienkārši jāsaprot, ka tas ir baigi forši, ka ir tā uzņēmējdarbība. Un tas ir drausmīgi svarīgi vispār mums kā sabiedrībai, kā valstī, ka mēs to novērtējam un mīlam tos uzņēmējus, un ka viņi īstenībā mums visiem dod naudu, arī visai valdībai, visiem ceļiem, visam, no kurienes, ne no kurienes citurienes, kā tikai no uzņēmējiem. Tu tā ir sērija par to, kā taisīt biznesu? Mums ir daudz sērijas par to, ka viņa tirgojās un iet uz tirgu, viņai veikals mājās ir un kā viņa rēķina, un ir, bet jā. Varbūt vēl vajag vairāk. Bet, nu jā, es vienkārši domāju, ka tas ir kaut kāds moments, kas ir baigi jārastē, ka tā uzņēmējdarbība vismaz ir drasmīgi forša. Un tas ir viss pie mums ļoti, ļoti nepieciešams. Un arī tev jātaisa savs sijā. Teic, ka tev nav. Un nav, jā. Uzņēmējdarbībā. Tas ir vienkārši ārprātīgi forši, un tas ir arī tāda baigā brīvība patiesībā. Es visām meitenēm un sievietēm saku, ka tā ir baigā brīvība, ka tev savs uzņēmums, tu esi vienkārši brīvs cilvēks. Labi, tev nav savs dzīves, tu tur kā šeit gulēt, tu esi ar savu uzņēmumu, bet tu tomēr esi pats par sevi. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Mēs varētu šīs nots nobeigt, bet man ir vēl viens pēdējais jautājums. Nu, tāds varbūt 2 jautājumi. Tagad būs Eiropas parlamenta vēlēšanas 8. jūnijā. Patiesībā ļoti svarīgs. Nu, katram jau ir savi iemesli, un kā viņš dara un ko viņš dara, bet es tā iedomājos par tutu atkal. Vai tutu varētu aicināt visus iet balsot? Nu, tas tā auditorija bišķi pa maziņu, vēl bišķi apkārt. Bet vecāki skatās. 10 gadi. Vairāk līdz balsošanai. Nu, es domāju, tu vari darīt ko viņai palūdz darīt. Es visu kaut ko arī ar viņu, visu kaut kādas ķēlības arī darījuši, bet Tuta līdz šim vienmēr bijusi tādā, varētu teikt, viņa ir bijusi apolitiska. Viņa nekad nelien iekšā kaut kādos tādos tematos, kas saistīts ar kaut kādu tādu polāru attieksmi sabiedrībā, piemēram, kaut kādas reliģiskas lietas nekad netiek apspriests, vai, nezinu, kaut kādas dzimumu, nezinu, līdztiesības, labi, tas vēl jā, bet, nu, principā mēs nelienam kaut kādos tematos, kas varētu polarizēt kaut kā mūsu skatītājus, jā. Tā kā tu vienmēr būs tāda, nu, viņi ir lojāli bērniem, viņi ir pa bērnu tēmām, un viņi, es domāju, politikā diez vai, jā, viņa ies. Bet vēl balsot jāiet, vai ne? Balsot, aicināt balsot, tos iespējams jā, bet tieši par ko, par to nē. Nē, tas laik paliek katram uz viņa sirdsapziņas. Jo, nezinu, tas tomēr arī mēs runājām par to uzņēmējdarbību un par to mūsu nākotni un cik tas viss viens no otra atkarīgs, bet viss jau no visa ir atkarīgs. Arī no tā, cik mēs esam aktīvi. Ja mēs kā sabiedrība esam aktīvi uzņēmējdarbībā, arī, teiksim, tajā savās līdzdalības formās, tas jau arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Mums tieši bija Raus, man uzņēmums taisījām jaunu tādu projektu Latvijas televīzijai, kas saucās Kas te nenotiek, un tas bija ar UFO kopā par to, cik līdzdalīgi ir mūsu sabiedrība un cik mēs daudz iesaistamies dažādās nevalstiskajās organizācijās, un cik daudz mēs protestējam, un caur protestiem, cik daudz mēs panākam, un cilvēki tiešām ir kūdri arī veidot šo. Jā, droši vien. Saprat, ka ne tikai tajā uzņēmējdarbībā viss jādara iekšā, bet jādara iekšā arī tādās sabiedriskajās organizācijās, un būt līdzdalīgiem kaut vai savā kopienā vai aktivizēties savā novadā. Savā rajonā, savā Rīgas apkaimē, tālāk savā rajonā, tālāk savā piemājā, savā bibliotekā. Tieši tā, un arī, ka tu vari ziedot ne tikai naudu kaut kādiem foršiem projektiem vai palīdzot kādiem cilvēkiem, bet tu vari ziedot arī savu laiku, piemēram. Es varu ziedot savu laiku, es varu uzrakstīt, piemēram, projektu kaut kādam foršai organizācijai, kas man patīk, jo es varu rakstīt projektus, un es varu palīdzēt viņiem caur to, ka ne tikai tu var ziedot kaut kādas finanšu līdzekļus vai kādas mantas, bet arī laiku un idejas.
Lieliski. Marta, kāds ir tavs novēlējums visiem Latvijas jaunajiem uzņēmējām? Nu, es domāju, tām uzņēmējām teikt, jūs nebaidieties nekādā gadījumā. Nevajag baidīties. Kas ir sliktākais, kas var notikt? Bankrots, kā teica Emīls. Bet, kā teica mans partneris raidījumā, Jānis, šeit ne jau nabaga māja vai nāve būs tas, kas sagaida tos jaunos uzņēmējus. Kas ir? Nu, nekas slikts nevar notikt. Nu, ar ko tu riskē? Nu, tas varbūt kaut kādiem pamatlīdzekļiem, kurus tāpat var pārdot pēc tam un viss, un var sākt visu no sākuma. Tā kā es domāju, nevajag baidīties noteikti nemaz, vajag atrast labu grāmatvedi un vienkārši vajag iet uz priekšu un darīt. Un jābūt arī čaklam. Čaklam. Jā. Latvieši ir čakli. Latvieši sievietes ļoti čaklas. Jā, galvenais tikt pārtējiem tam baiļu slieksnim. Jā, jābūt drosmīgām. Tad jau viss pārējais. Lieliski. Paldies, Marta. Paldies, klausītāji. Un tad jau esam sadarbībā un skatāmies kopā mūsu raidījumu. Kā bija raidījuma nosaukums? Tava darīšana. Paldies, Marta. Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss.